Agrāk Dobeles pilsdrupās auguši dažādi koki un krūmi. Koku slaus tur bija aizliegts. Bet reiz divas sievietes norunājušas iet uz pilsdrupām mejās, aizgājušas Jāņa naktī. Salaužušas savas nastas, viņas gājušas mājās. Bet pie pils vārtiem stāvējis piesiets liels melns lācis. Viņš iesitis sev ar ķepu pa ausi un noskanējis žvangs. Viņas stipri nobijušās un skrējušas pie otriem vārtiem, bet tur arī stāvējis melns lācis un iesitis sev ar ķepu pa ausi. Viņas stipri nobijušās un skrējušas atpakaļ pie pirmajiem vārtiem. Tā viņas skraidījušas no vieniem vārtiem uz otriem. Tomēr uz rīta pusi lāči no vārtiem pazuduši. Kad viņas pārgājušas mājās, viena no viņām saslimusi un nomirusi. Veci ļaudis stāsta, ka vajadzēja lāci aizskart. Tad tai vietā paliktu naudas čupa, jo pilī esot apburtas bagātības. Divi vecīši, vīriņš ar sieviņu, gājuši uz Jurģa tirgu govi pirkt. Ienākot Dobelē, bijis ļoti agrs rīts, un tā kā viņiem nebijis kur palikt, viņi aizgājuši uz pilskalnu pagulēt, kamēr būs rīts. Guļot, viņi sapnī redzējuši, ka ziemeļpusē trešajā ailē esot naudas lāde, lai viņi to paņemot un nesot mājās. Bet kamēr iet pa pili, nedrīkst skatīties atpakaļ. Vecīši uzmodušies, aizgājuši, paņēmuši lādi un gājuši mājās. Gandrīz jau būtu aizgājuši no pils, bet pie pašiem vārtiem vecenīte paskatījusies atpakaļ un ieraudzījusi lielo suni. Suns sakāms naudas lādi un iemucis ar visu naudu atpakaļ mūros. Vecīši tik ļoti sabijušies un pazaudējuši visu bagātību. Un tā tas suns vēl šo baldu dienu pils pagrabos sargājot naudas lādi. Teika vēsta, ka reiz kāds no pilsētas ļaudīm smagi saslims. Lai viņu izārstētu, hercogiene Elizabete Magdalēna, kura savu specifisko zināšanu dēļ pilsētā uzskatīta par raganu, savai kalponei likusi slimniekam nogādāt lielogu zemenes. Slimnieks kalponi ieraudzījis, tā pārbijies, ka pēkšņi tapis vesels. Viņš tik ļoti baidījās, jo līdz šim zinājis tikai mazās meža zemenes un uzskatīja, ka tādas lielas ogas no Dieva nenāk. Negribīgi, tomēr ogas slimnieks ir apēdis un, pateicoties Elizabetei Magdalēnai, ir izveseļojies. Dobeles pils celta vācu bruņinieku laikā. Pils tornis ir bijis ļoti augsts. Toreiz pils bruņiniekam ir bijusi ļoti skaista meita. Tēvs gribējis, lai viņa iet pie kāda kaimiņa bruņinieka, bet viņai iepaticies kāds no zemnieku jaunekļiem. Kad tēvs atklājas meitas nodomus, bruņinieks licis ieslodzīt savu meitu visaugstākajā torņa istabiņā. Tur viņa visu mūžu nodzīvos. Pils tornis bija tik augsts, ka no tā varētu pārredzēt pat Ventspils jūrmā. Pils torņa istabiņā patstāvīgi dega uguns. Šī uguns bieži maldinājusi kuģus uz jūras. Reiz mans vecstāvs stāstīja šādu gadījumu. Bija tā ap pusnakti. Gāju mājā no darba caur Dobeles pilsdrupām. Nebija tālu pagājis, kad tur gadījies, kur ne, piesitās man tāda balta sieva un nāk man līdzi. Mugurā tai bija gara balta kleita. Viņa nāca man tā drusku ieblakus, un man sāka jau mēsties bail. Es sāku skriet, bet sieva tik skrien man pakaļ un sauc: Piedur man pirkstu, piedur man pirkstu! Bet es tik skrēju tālāk un tiku uz lielceļu. Tad skrēju pa lielceļu tālāk, bet baltā sieva tik seko, kā sekojusi un sauc teicienu: Piedur man pirkstu, piedur man pirkstu! Te pie dīķa stūra, kas pašā lielceļa malā izdzirdu tādu kā naudas činkstēšanu un saucienu: 100 gadus gulēju, 100 gadus gulēšu vēl! Bija tā nobijies, ka pārgājis mājā nevarēja ne vārdu izteikt. Kad visu izstāstīja tēvam, viņš teica: ak, tu muļķi, būtu piedūris, būtu bijusi nauda, būtu sabiruši čupiņā un tu būtu varējis to sagrābt.
Šī naudas sieva rādoties tikai tiem, kam tā nauda esot novēlēta.